Mani sauc Evelīna, un es tev vēlos pastāstīt, kāpēc Madlēnas vidusskola ir tavas uzmanības vērta. Skola tika dibināta 1972. gadā. Sekojot līdzi atbilstošām vērtībām un modernākajām modes tendencēm, skolā ir veiktas vairākas pārmaiņas. Ienākot iekšā, mūs sagaida skolēni ar visaugstākajiem vērtējumiem, un tieši viņi ir tie, kas motivē mūs doties uz visaugstākajām virsotnēm. Dodoties tālāk, mūs sagaida bērnu radošā izpausme, kā arī ceļš uz bibliotēku, kur sev tīkamo atradīs ik viens, sākot no grāmatas sērijas Krāsas mīlētājiem līdz pat Imantam Ziedonim. Madlēnas vidusskolas pašpārvaldes oriģinālajie pasākumi ir kļuvuši par neatņemamu tradīciju. Atpūtinot prātu no sarežģītajām tēmām, otrais stāvs ikvienam rada patriotisku noskaņu ar tradicionālajām rakstuzīmēm, karogu un himnu. Lai gan viss par un ap Latviju, sarunas angļu valodā ir dzirdamas tieši šeit. Šī ir telpa, kur galvenie zināšanu sniedzēji var atvilkt telpu un iedzert tasi kafijas. Madlēnas vidusskolā ir divi galvenie virzieni – sociālo zinātni un dabas zinātni. Tāpēc bioloģijas kabinetu īpaši rotā daudz un dažādi augi, kā arī pavasarī kabineta palodzes tiek noklātas ar jauniešu eksperimentālajiem zaļumiem. Lai izprastu sevi un apkārtējos labāk, telpā nāk vēl viens klases biedrs, tomēr tam saprašana nekāda. Augstāk vairs nevar. Esmu nonākusi 3. stāvā, kur skolas vēsture un Eiropas Savienības simboli iziet ārpus grāmatām. Mums galvenā vērtība ir cilvēks un tā spēja attīstīties, tāpēc skola piedāvā iespēju doties apmaiņas programmās Erasmus+ uz jebkuru no Eiropas Savienības valstīm. Varbūt neticēsiet, taču šajā mazajā telpā notiek lielas lietas. Atrodas Eiropas parlamenta vēstnieku skolas telpā, kur jaunieši gūst informāciju par aktualitātēm Latvijā un Eiropā, kā arī norādījumus nākamajiem darbiem. Esot šīs skolas biedrs, vari aktīvi iesaistīties vispusīgās sabiedriski politiskās aktivitātēs, kā arī klātienē apmeklēt Eiropas parlamentu Briselē un Strasbūrā. Kā jau minēju, liekam spilgtu uzsvaru uz cilvēka izaugsmi, un panākumu sportā mums ir visvairāk. Esam konkurētspējīgi volejbolisti, pludmales volejbolisti, vieglatlēti un basketbolisti. Kausu mums netrūkst, taču cītīgi rūpējamies par to, lai drīzumā tiem būtu nepieciešams papildus plaukts. 2024. gada sporta zāles remonts un nesenās trenažieru zāles izveide mūs padara vēl aktīvākus. Taču siltajā laikā skolāni sporta stundas pavada skolas apkārtnē, basketbola laukumā, pludmales volejbola laukumos, velotrasē, stadionā vai izmanto Ozolu birzi kā ceļvedi skrējiena maršrutam. Tomēr, ja nesaista smagi svari, ātri skrējieni vai ātri lidojošas bumbas, ir vēl daudz citi veidi, kā sevi pilnveidot. Piemēram, olimpiādes, skatuves runas konkursi, dejošana, datorikas pulciņi un vēl daudz kas cits. Un ja šis šķiet par vieglu, tad skolas telpās ir iespējams iegūt arī Kārļa Kažociņa mūzikas un mākslas skolas izglītību. Varbūt jūs jau varat uzminēt, kur es esmu nonākusi. Šķiet, ka bērnu balsis un skaistie zīmējumi ir lielisks mājiens tam, ka atrodos skolas piedūvātajā ēkā, kura paredzēta sākuma skolas bērniem. Tomēr starp bērnu mākslu ir iemiskējusies pavisam nopietna telpa, kurā vidusskolēni apgūst valsts aizsardzības mācību un drosmīgākie kļūst par jaunsargiem. Kā arī šeit ir dota iespēja iegūt B kategorijas vadītāja apliecības teorētisko apmācību.